Nanorāmas skatītāji jau 4. Nanorāmas speciāla izlaidumā. Jau, ar jums šodien kārtībā ar jaunākajām ziņām hip-hop pasaulē. Katru piekdienu uz Rīgas Ziepniekkalna vidusskolu atbrauc Dreiks un MC kameras pārbauda, vai bērni veic hip-hop soļus pa trepēm. Un tātad tie, kas to neveic, var dabūt sodu sākot no 94 eiro. Bet pašus slinkākos savāc uz Hollywoodu, filmēties šausmu filmās. Scary. Labi, tagad pie galvenajām ziņām. Vakar Post Malone dabūja 1. vietu hip-hop batlā, bet savukārt es tagad braukšu cīnīties par Ice Cube, J. Cole un daudziem citiem. Atā! Arī Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas mūsdienu deju ansamblītim ir ko teikt Nanorāmas skatītājiem. She loves smoothies. Oh yeah, she loves smoothies. Rīgas Ziepniekkalna vidusskola ir labākā! Mēs Rīgas Ziepniekkalna vidusskolā jūtamies labi jebkurā situācijā. Rīgas Ziepniekkalna vidusskola labākā! Šobrīd rit intensīvs mēģinājumu darbs tautas deju kolektīvam Sidrabiņi, Rīgas Ziepniekkalna vidusskola. Un tagad, ko jūs gribētu teikt visiem Nanorāmas skatītājiem? Rīgas Ziepniekkalna vidusskola labākā! Mūsu skolas audzēkņi ir pavisam aktīvi, un tā vietā, lai starpbrīžu laikā viņi sēdētu iekšā viedierīcēs, mūsu skolā bērni dodas ārā un nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm. Korķī skatos Šveices fāna, nebija jauka viņa, laikam pie tā vainīga deviņniece Daugaviņa. Šodien šeit mēs redzam Dominiku Ģitāriņu. Ko jūs šodien izpildīsiet? Rektāju! Nu tad nerunāsim daudz, bet klausīsimies. Šeit tiešraidi no Bārbijas cepurītes. Mēs atrodamies ekskursijā ar 7. A un 7. B klasi. Sveiki, ar jums atkal Bārbija cepurītes. Šeit tiešraidē ar šo laiku intervēsim viņu. Kā jūs šodien jūtaties? Burvīgi. Un ko jūs novēlat MZV? Lieliski, atgriežamies pie jums. Labdien, Nanorāmas skatītāji! Šeit balss no Ziepniekkalna. Šobrīd mēs atrodamies skolas bibliotēkā. Milana, ko tu vari pastāstīt par bibliotēku? Rīgas Ziepniekkalna vidusskolā skolāniem ļoti patīk lasīt. Bet, Milana, skolāniem ļoti patīk sēdēt viedierīcēs. Kā jūs ar to tiekat galā? Mēs lasām ļoti interesantas grāmatas. Tā ir balss no Ziepniekkalna.
Mūsu skola ir ļoti sportiska. Tieši tāpēc mūsu zālēs ir šis sportiskais stūrītis, kur varam izvināt katru muskuli, skatoties šajā pamācībā. Šādas pamācības ir patiešām ļoti noderīgas. Nu tad izmēģināsim kaut ko. Labdien, Nanorāmas skatītāji! Šeit balss no Ziepniekalna. Jasmīna, parasti cilvēki ir iecienījuši fotografēties pie palmām, bet kāpēc tu esi šeit? Es izvēlējos fotografēties pie papardēm, jo nekur nav tik skaistas papardas kā Rīgas Ziepniekalna vidusskolas bibliotēkā. Un tā Rīgas Ziepniekalna vidusskola labākā. Šeit bija skolas balss no Ziepniekalna. Tagad mēs dosim vārdu Jasmīnai Krūmiņai. Kautsmindas filiāles izrāde teātra Pulciņā ir vislabākā. Šodien mēs Rīgas Ziepniekalna vidusskolā sakonektēsimies ar dabu. Rīgas Ziepniekalna vidusskolā ir viskaistākie ziemi. Bet tagad Rīgas Ziepniekalna vidusskolas laika ziņas. Ārā ir saulēts laiks, un tas nav apvācies. Saulē ir plus 35 grādi. Tomēr ēnā ir mīnus 24 grādi, tāpēc neaizmirstam paņemt līdzi jakas. Un ņemot vērā pēc... lietas nav gaidāmas. Paldies par uzmanību! Labdien, Nanorāmas skatītāji! Šobrīd mēs atrodamies Rīgas Ziepniekalna vidusskolas izremontētajā pagrabstāvā, un kā jūs redzat, šeit skolnieki atpūšas. Krister, ko tu vari pavēstīt mūsu Nanorāmas skatītājiem? Šeit var ļoti labi atpūsties un pagulēt. Paldies, Krister! Tais acis ciet, guli tālāk. Mēs redzam, ka šeit arī atpūšas Keita. Keita, ko tu vari pavēstīt Nanorāmas skatītājiem? Es varu pavēstīt to, ka te ir tik mierīgs un kluss, ka es kaut te varētu palikt pa nakti. Redz, Keitu, viss, čuč tālāk. Nu, redziet, cik labi ir Rīgas Ziepniekalna vidusskolā. Rīgas Ziepniekalna vidusskola labākā. Šobrīd mēs atrodamies Rīgas Ziepniekalna vidusskolas matemātikas kabinetā. Luīze, ko tu varētu pavēstīt Nanorāmas skatītājiem? Lai labāk iemācītos 9. klases matemātikas eksāmenam, mēs jau 4. klasē pašmācības gaitā jau mācāmies trigonometriskās funkcijas vienības riņķī. Apbrīnojami! Tā bija balss no Ziepniekalna. Šajā skolā darbojas antibulinga programma Kiva. Tā bija balss no Ziepniekalna. Labdien, Nanorāmas skatītāji! Šeit Amerikas balss no Ziepniekalna. Mēs pēc ilgām pārunām vienojāmies, ka mēs Rīgas Ziepniekalna vidusskolu nepārtransportēsim uz Ņujorkas Manhattanu. Mēs paliekam šeit, jo šobrīd mēs šeit jūtamies kā 19. gadsimta Dubajā. Pa labi paskatoties, mēs redzam smīšainās Dubajas āres. Pa kreisi skatoties, mums katru dienu mainās Eģiptes piramīdu aprises.
Rīgas Ziepniekalna vidusskola atrodas visskaistākajā vietā Rīgā, bet tad, kad atskan Dunoņa pretī Rīgas Ziepniekalna vidusskolas centrālajai ieejai, mēs zinām, ka tiek meklētas naftas atradnes. Un visiem Rīgas Ziepniekalna vidusskolas skolēniem rodas fantazija par zinātnes pētnieciskiem darbiem, kā atrast naftas atradnes Ziepniekalnā. Paldies par šiem iedvesmas mirkļiem Rīgai. Paldies, Rīgas Ziepniekalna vidusskola labākā. RZV izmeklētāji doktors Jānis un detektīvs Šerloks. Hello, Sherlock Holmes. We have a mission. We need to find the best school. Yes, I'm looking at one school right now, but something doesn't seem right. It's too American. Yes, understand? Okay. Could this be the best school? Let's be honest. Not. Yes, understand? Okay. Yes. Yes, yes, yes. This is the best school in Latvia. Yes, understand? Okay, let's go. Un tas bija Nanorāmas speciāla izlaidums. Uz tikšanos jau nākamajā video. Atā!